Citiem smieklīgi liekas, bet es nesmejos, kā tas pieder pie lietas, bet es atsakos. Alkaš un smēķi, skaties, kur gribi, brīvdien vakaros pie pudelēm pielipuši visi, gluži kā nēģi. Ja es piekrītu, uz to brīdi ir labi, bet uz to tieši visi iekrīt kā lamatās. Jaunie gurķi dzer un kūpina tā, ka nemaz neliekās. Tie, kas tagad guļ kāpņu telpās, vai zini, viņi padevās. Pajautā sev, vai tev tiešām tas ir vajadzīgs, brāl, kad otrā dienā pēc dropes galva plīst uz pusēm un slikta duša patiesība ir rūsta. Glāzē noslīkst vairāk nekā jūrā, bet kā tu atteiksies, kad draugi piedāvā tev cīgu vai ieskatīties pudelē un tad tu paprovē. Vai tas melns ir tik melns, kā visi viņu mālē, bet tad tu sāc pierast un vairs nelieto. Tikai nedēļas nogalēs vai arī praktiski lieto, jo visas dienas paliek vienāds. Un ja vienu piekdienu izlaid, sajūta tāda, kā kad mēnesis nebūtu ēdis un gara stāvoklis svārstās kā mēnesis fāzes. Un kad tu beigās attopies, ko esi sastrādājis, tad jau brāl ir par vēl, dzīvē viss ir sasprāgājis kā sasistas glāzes. Katrs savas dzīves kalēs un jau es būšu tas, kurš rādīs tev īsto vietu, bet visu iepriekš teikto nesmādē, brāl, vienkārši liec aiz auss. Dūmu mākoņi skaisti, bet tie, kas debesīs skaistāki, kad esi štimī, pasaule jautra, bet kad skaidrā, viss ir pa īstām. No rīta galva smaga, kā kad staigātu pa griestiem. Dūmu mākoņi skaisti, bet tie, kas debesīs skaistāki, kad esi štimī, pasaule jautra, bet kad skaidrā, viss ir pa īstām. No rīta galva smaga, kā kad staigātu pa griestiem. Tādēļ varbūt nevajag, jep. Kā es to redzu, neviens nejautā, bet varbūt tomēr noklausies, jo alkohols un smēķi tā ir sastāvdaļa, liela daļa jauniešiem, gan ikdienā, gan brīvdienās, bet kāda tam ir jēga? Ko? No cigaretes tikai pirmās dienas redz, un pēc tam pierod, tā jau saka, katrs pats sev kapu izrok, no mutes pelnu smaka. Un pieredums, kas nelaiž vaļā atkarība, laikam ir tas vārds, no kura izvairās gan pīpētājs, gan dzērājs, kas savu ķēlu pieprot un citiem piedāvā vai cenšas iebarot, jo visiem jābūt vienādiem ir savā barā, vai arī tevi patums malā. Un tā tu sāc ne jau katru dienu sākumā, bet tikai brīvdienās un ņem un padzeries. Ja slikti nav uzreiz, tad nākošajā dienā toč, un tā lieta aiziet, brāl, jo negribās, ka slikti ir un galva sāp, negrib palaisties un ielaukt tevi plostā. Katra diena ir kā svētki, visi apkārt ir tik gudri un ir svēti, un tā tu lēnām nolaidies līdz pazūdi pavisam. Vai tas ir to vērts, ko? Laime arī citur mīlu, tādēļ varbūt nevajag. Ko?